padalīšos, kā man vakar gāja sesijā. Es sesijā gāju, tāpēc, kad man dzīvē bija situācija, kad es ļoti pārdzīvoju par notikumu. Un sesijas laikā es sapratu to, ka tas bija dēļ maniem iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kas nebija tā kā godīgi pret mani, kurus pats pieņēmu pagātnē, un tāpēc tagad es cietu. Un tas skumjas, tādas bēdas un tāda tā kā necieņa pret sevi, ko es izjūtu, tas bija tik spēcīgi, kad es gribēju to aiziet izstrādāt. Un, jā, tagad ir daudz vieglāk, jo es redzēju to, no kurienes tas ir nācis, un dziedināju to, un tagad es šo situāciju varu pastīties mierīgi, ar tādu, kas ir, tas ir. Tas bija dēļ tā lēmuma, ko es pieņēmu tad, un tālāk ir jāņem vērā šis, un nedarīt neko dēļ kaut kādas palīdzēšanas, dēļ kaut kādas vēlmes palīdzēt. Nekad to nevajag darīt.